Latvija ir daļa no Eiropas Savienības un izšķiroša nozīme dalībai tajā ir iesaistīšanās. Tāpēc aizvien lielāka nozīme ir informācijai. Lai to darītu pieejamāk, Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī atklāja 3 jaunas istabas – zināšanu, sarunu un mākslas istaba. Tajā būs vieta izstādēm, filmu vakariem, radošām darbnīcām, semināriem, diskusijām, kā arī neformālām sarunām par Eiropu. Šis pasākums ir izcils Eiropas parlamentu un Eiropas komisijas kopdarbības rezultāts, lai Eiropas Savienības ideja un zināšanas par Eiropas Savienību varētu tālāk izplatīties sabiedrībā. Un jums ir jāatcerās, ka Eiropa sākās tepat pie mums, tepat Latvijā, tepat Rīgā. Brisele nav Eiropa. Būs lielākas iespējas iepazīt gan mūsu kultūru, mūsu kultūras vietu Eiropas kontekstā, citas kultūras, kaimiņu valstu kultūras šajās mūsu telpās. Un es domāju, ka, kā jau es sāku, šī vieta, novietojums un izcilais interjers nosacīs daudz, lai būtu veiksmīga vieta, kur satikties. Man liekas, ka mēs Eiropas institūcija zināmā mērā demonstrēsim ar šo projektu labas politikas piemēru. Kādā ziņā? Mēs varamies vaļā īsti laikā, īsti vietā. Latvijā valda milzīgs pesimisms, un es vienmēr saku, ka cilvēki bieži vien domā, ka vienīgais veids, kā palīdzēt, ir nauda, nav tiesa. Informācija ir gaisma tuneļa galā, un informācija ir tā, kura var piedāvāt risinājumu labākai dzīvei. Kopš Latvija iestājās Eiropas Savienībai, darbojas ap 80 dažādu informācijas centru, ap pār 10 dažādu Eiropas Savienības programmu ar milzīgiem finanšu resursiem. Jautājums, vai jums kaut ko izsaka Solvit, Eures, Eiropas biznesa atbalsta tīkls? Visticamāk, ka nedaudz vai vispār nē. Tas ir tāds kā labirints. Mēs gribam kļūt par paraugu labai politikai, jo uzskatām, ka laba politika ir ne tikai gudri lēmumi, bet tā ir vienkārša, saprotama informācija un iespēja cilvēkiem orientēties šajos informācijas tīklos. Protams, mēs gribam kļūt par vienas pieturas aģentūru daudzajiem informācijas tīkliem, kas Latvijā darbojās un šodien var piedāvāt vērtīgu informāciju bezdarbniekam, kurš vēlās saņemt mikrokredītu un uzsākt uzņēmēju darbību, cilvēkam, kuram radinieks eventuāli īrijā ir zaudējis darbu un nesaņem bezdarbnieku pabalstu. Tas ir Solvita tīkls, kurš var konsultēt un palīdzēt, jo visās dalībvalstīs identiski šie informācijas tīkli darbojās ar ļoti kompetentiem ekspertiem, bet cilvēks nezin, kur aiziet un kur griezties. Līdz ar to nāciet pie mums un šeit kompetenti darbinieki, patiesi ļoti zinoši cilvēki pastāstīs jums 3 minūtēs, kāds ir nākamais solis pēc mūsu mājas apmeklējuma. Un mēs gribam būt riktīgi aktuāli, un mēs gribam, lai cilvēki šeit nāk iedzert kafiju un satikties. Mēs gribam, lai uzņēmējs ienāk šeit izlasīt rīta avīzi, Berlīnes, Londonas, paskatīties aktuālās Eiropas ziņas. Tā ir vide, kas ir radīta cilvēkiem. Un es ceru, ka mūsu paraugam sekos arī citi Eiropas informācijas tīkli, jo īstenībā, piemēram, katrā Latvijas reģionā ir vismaz pa 1 vai 2 Eiropas Savienības informācijas tīkliem. Mēs gribam kļūt par labas politikas paraugu vārda īstākajā nozīmē. Nams, lai turpmāk vienmēr kalpotu visiem tiem, kas grib uzzināt, kāds es esmu Eiropietis, cik dažāds es esmu un kam es piederu, būtu gan informācija, gan vietas sarunām, gan arī gūt zināšanas, gan arī vienkārši baudīt mākslu. Jo tieši dažādība ir Eiropas bagātība, bet apzināties dažādību un lepoties ar to, varbūt katram ir kāds zināms ceļš jāiet, un lai šis nams kalpo šim mērķim. Un šī ir viena no manām mīļākajām grāmatām, ja tā ir Latvijas ģerboņu grāmata. Un tas parāda Latvijas dažādību. Tātad tikai zemākā mērogā, mazākā mērogā, bet katrai vietai ir sava piederības zīme, kas izsaka tās vietas vērtības un tās vietas cilvēku būtību. Un lai šī kalpo arī jūsu mājai, kā eiropeiska iezīme. Paldies! Es pieņemu, ka Šulcs kundze būs īstāk pēc rokās to fondu, un tad arī mazs tulkojums mūsu ārzeņu viesiem.
Šobrīd mēs atrodamies Zināšanu istabā. Šeit mēs jebkuram interesantam piedāvāsim atrast informāciju par Eiropas Savienību un citiem jautājumiem, kā arī par kultūru un mākslu. Otra istaba, ko mēs šodien atklājām, un kur uzrunu teica valsts prezidents, ir sarunistaba. Un šajā sarunu istabā mēs vēlamies veidot sarunas diskusijas pie kafijas tases gan par kultūru, gan par mākslu, gan arī par nopietniem Eiropas Savienības politikas jautājumiem. Un trešā istaba, ko šodien atklāja, ir mākslas istaba, un šajā mākslas istabā būs pieejami dažādu mākslinieku darbi. Mēs aicinām arī jebkuru interesantu apmeklēt 19. un 21. janvārī informācijas dienas, kurās piedalīsies konsultanti no izglītības aģentūras, konsultēs uzņēmējus par Eiropas Savienības fondiem. Studenti varēs uzzināt par mācību iespējām citās Eiropas Savienības dalību valstīs, un darba meklētājs varēs konsultēties ar EURES konsultantiem, kur atrast darbu. Un piedāvājam arī kultūras pasākumus. Šeit varēs iepazīties ar somu, ungāru un čehu literatūras vakari tiks rīkoti, un elites patmalnieces vadībā šeit tiek aicināti jaunieši veidot dažādus mākslas darbus.